Dāmas un kungi, esiet sveicināti gan klātienē šeit Ogres valsts tehnikumā, gan arī tie, kas mums pieslēgušies tikko kā svaigi tiešraidē. Laipni lūdzam Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, ziņojumā īsumā par izglītību 2023, jeb Education at a Glance 2023 Latvijas datu prezentācijā Skillman fóruma ietvaros. Mans vārds ir Arts Ozoliņš un palīdzēšu moderēt šodienas pasākumu. Atgādinu, ka mums ir pieejams arī tulkošanas iekārtas, kas ir atrodams pie ieejas gan angļu, gan latviešu valodā. So, ladies and gentlemen, the English-speaking part, there are translation devices. I hope that you have found them and that they are working. If there are any inconveniences, they can be solved in the back. Ja nu gadījumā nesanāk kaut ko ieslēgt, kolēģi aizmugurē jums arī palīdzēs. Prieks būt atkal daļai no šī ziņojuma. Pagājušo gadu arī uzklausījām un dzirdējām secinājumus par skatu uz Latviju. Toreiz gan fokus bija nevis tik daudz uz profesionālo kā augstāko izglītību, bet man šķiet, ka pāris no tēmām, kas izskanēja pagājušajā gadā, iespējams varētu būt aktuāls arī šogad. Kā piemēram salāgot vajadzības īstermiņā ar ilgtermiņa ieguvumu. Vai arī, piemēram, izaicinājums par to, ka STEM studijās sieviešu skaits ir mazāks. Ar to izaicinājumu strādājām pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā vēl ļoti aktuāli bija arī dažādi mentālās veselības izaicinājumi, ņemot vērā vēl Covid sekas, atbiruma līmeņa ņemšanu vērā. Un man šķiet tāda ļoti laba frāze, kur ļoti iespējams būs aktuāla arī šodien par to, ka pagājušajā gadā augstākā izglītība, bet šodien skatoties plašāk, vienkārši izglītība ir stāsts ne tikai par mūsu pašu izaugsmi, bet tas ir stāsts arī par mūsu valsts drošību, par mūsu, tā teikt, argumentētu domāšanu un noturību par dažādām hibrīdu draudiem, kas mums ir visapkārt. Bet tas ir skats no manas puses, kā arī pagājušā gada moderatori oficiālo ievadu šodienas pasākumam un uzlikt pareizos uzsvarus aicinu šeit priekšā Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece un profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktori Rūtu Gintauru-Marihinu. Sagaidām ar aplausiem. Labdien visiem! Gribētu pateikt lielu paldies gan kolēģiem no izglītības, gan arī no statistikas nozarēm, gan visiem viesiem, kas ir šobrīd ieradušies pasākumā no Latvijas un arī citām valstīm. Paldies par jūsu izrādīto interesi uzzināt vairāk par datiem, kuros ir salīdzināts OECD valstu profesionālās izglītības sistēmas. No OECD kolēģu sagatavotā ziņojuma varam vairāk uzzināt par savu izglītības sistēmu efektivitāti. Tostarp datus par skolotājiem, finansējumu, audzēkņiem un absolventu rezultātiem. Daudzi rādītāji parāda Latvijai labus rezultātus un palīdz iegūt skaidrāku priekšstatu un izpratni par Latvijas profesionālās izglītības sistēmu. Profesionālās izglītības iestādes Latvijā ir veiktas nozīmīgas investīcijas gan infrastruktūras modernizācijā, tāpat arī izveidotas jaunas sadarbības formas ar sociāliem partneriem, darba devējiem. Veikta virkne uzlabojumu, lai izglītojumiem nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, kā izglītības iestādēs, tā arī sadarbībā ar darba devējiem reālos darba apstākļos uzņēmumos. Protams, dati parāda arī jomas, kurās valstīm, tai skaitā Latvijai, joprojām pastāv gana lieli izaicinājumi. Piemēram, nepieciešams piedāvāt vairāk iespēju mācīties darba vidē, un, protams, ka būtu nepieciešama arī labāka un konkurētspējīgāka darba samaksa profesionālās vidējās izglītības absolventiem. Tāpat kā daudzām valstīm, Latvijai jāturpina centieni stiprināt skolotāju profesijas prestižu. Tāpat arī ir svarīgi paaugstināt skolotāju atalgojumu un arī risināt skolotāju vakanču jautājumu, kas ir gana problemātika Latvijas apstākļos. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, profesionālās izglītības iestādēs ir nepieciešams nodrošināt pilnvērtīgai profesionālās izglītības programmu īstenošanai adekvātu finansējumu apmēru, kas atbilst šīm faktiskajām iestāžu izmaksām
Un šīs izmaksas ir diemžēl pieaugušas gan energo sadārdzinājuma rezultātā, gan arī inflācijas ietekmē. Taču pieņemot lēmumus par sistēmas attīstību, tai, protams, ir jābalstās datos un pierādījumos. Milzīgs paldies visiem, kas bija iesaistīti datu apkopošanā un analīzē. Paldies visiem klātesošajiem un tiem, kas skatās arī mūsu šobrīd tiešraidē, par ieinteresētību datos pamatotā informācijā. Gribu novēlēt, lai veiksmīgs un izdevies šis seminārs un lai tas rosina ikvienam pārdomas un labas atziņas par to, ka šī datu tālāka izmantošana ir ļoti svarīga izglītības sistēmas attīstībai kopumā. Un pasākuma sākumā gribētu teikt paldies Centrālās statistikas pārvaldes kolēģiem, kuras ir sniegušas un turpina sniegt nozīmīgu ieguldījumu Latvijas datu nodrošināšanā OECD ziņojumam. Un gribētu pateikt paldies Sandrai Ceriņai, Zaigai Priedei, Kristīnai Knipelei un Baibai Zukulai. Un šobrīd es saprotu, ka mūsu pagodinājusi ar savu klātbūtni ir Kristīne Knipele. Un lūdzu, Kristīne, mēs vēlamies pasniegt jums pateicību par Latvijas datu nodrošināšanu ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ziņojumam īsumā par izglītību. Paldies par ievadu uzsvariem. As I see there are new colleagues joining us here, just a small info in English. There are translation devices available by the entrance. Please take them as this event will be in Latvian. Pārslēdzamies atpakaļ uz latviešu valodu, tā arī turpināsim un iesim uz priekšu. Šodienas pasākuma ievadā, protams, dzirdēsim prezentāciju un secinājumus no OECD. Dzirdēsim arī ekspertu prezentācijas un pieredzes stāstus. Un pasākuma laikā noteikti gribam dzirdēt arī no jums, un to lūgums darīt Slido platformā. Gan tie, kas mūs vēro tiešsaistē, gan arī tie, kas klātienē, ja negribās uzdot jautājumu mutiski, noteikti varat uzdot to Slido platformā, un kā to var izdarīt. Pavisam vienkārši. Jāatver ir mājaslapa slido.com, un jāievada šajā mājaslapā kods, paiešu nedaudz malā, lai jūs arī redzat. Arī šeit uz ekrāna redzams QR kods, kuru var arī noskanēt ar kameru. Ja jūs atverat mājaslapu slido.com, jāievada ir kods 2951046. Šis ir būtiski, jo pēc tam šo kodu izmantojot, jūs varēsiet uzdot jautājumus arī šeit, tā skaitā paneļa diskusijai, kas noslēg šodienas pasākumu. Tāpēc atgādināšu kodu, ja nepaspējāt pierakstīt, 2951046. Tas ir kods, kas jums ir jāpieraksta vai jāiegaumē, lai uzdotu šodien jautājumus. Sāksim ar atverošo prezentāciju, kura iespējams mums ikdienas straujajā ritmā, strādājot ar daudz dažādām detaļām, sniedz mums tādu plašāku skatu uz sistēmu tās izaicinājumiem kopumā. Arī pagājušajā gadā bija daļa no šī pasākuma, kad skatījāmies vairāk uz augstākās izglītības lauciņu. Šogad cits fokus, bet arī šis palīdzēs mums, kā veidot vērtīgas diskusijas, tā strādāt pie vērtīgiem sistēmiskiem uzlabojumiem un ieraudzīt Latvijas izglītības sistēmas lielo bildi. Un to mums, protams, palīdz saprast, un mēs izsakām lielu pateicību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, kura nāk pie mums jau kuro gadu ar igadējo ziņojumu. Un šogad aicinu priekšā pie mums OECD izglītības un prasmju departamenta analītiķi Ēriku Šaborņē. Ladies and gentlemen, with the OECD Education at a Glance report on Latvia, we welcome here on the stage with a loud round of applause the education analyst at OECD Education and Skills Department, Mr. Éric Chabornier. Thank you. Good morning, good afternoon to all of you. I'm really glad to be here for
my first launch in Latvia of Education at a Glance, I would like first to join my gratitude also to all the staff in Latvia involved in this publication from Statistical Office, Ministry of Education, because I see every year the quality of the data improving, and that means that now we are able to see Latvia in all the key indicators of education at a glance and to have a full picture of the strengths and weaknesses of the country. So I will start as every year we change of theme. You know, Education at a Glance is 100,000 figures, data, and maybe more than 100,000, so we need to choose a theme in order to change the angle of the publication every year. And this year the theme was vocational education and training. That is a topic of interest in Latvia, but also in many, many OECD countries. There's a reflection how to improve the value of vocational education and training, how to develop employment opportunities. This is really a topic that is debated because there's a need for technician, high-level technician in most of the countries, as we discussed also this morning during the Skillman workshop. We have some correlation which shows that there's a small correlation between the share of vocational students in upper secondary education, the horizontal axis, and the employment opportunities of 25-34 years old. The correlation is stronger at the right of the chart. In countries that are really well-developed vocational education and training system, in general, employment opportunities are better than in the other countries. Second correlation that we have also the type of vocational education and training that is provided in a country has an impact on the employment opportunities for students, and you see that on the right, the countries that are a share of upper secondary vocational students enrolled in combined school and work-based programs that is high tend to have also better labor market opportunities. So that means that explain why, as in the kind when we are analyzing the reform in OECD, we see that many countries try to develop the work-based component of vocational education and training, but you see that in Latvia there's a strong work-based component in in all the programs at upper secondary education. Employment opportunities, you know, we said at OECD year after year that education is the best protection against the crisis, and you can see on this chart that an additional level of education is increasing the labor market opportunities. The green bar, you see that in Latvia, but also in other countries, those who leave education without the minimum, without upper secondary education, are lower employment rate. In Latvia, this is approximately 60%. If you have an upper secondary general qualification, it's increased a bit. And after, the vocational program are really good in terms of opportunities. If you look at the country on the left, in Canada, Denmark, Austria, you see that the employment rate of those with a tertiary qualification, a bachelor, are exactly the same as living with an upper secondary vocational education qualification. That means there's some challenges also, because vocational education and training, one of the key results of Education at a Glance is in fact, in some countries, the size of upper secondary vocational program is really low. This is what you can see on the right of this chart. In Mexico, United States, Korea, Turkey, there's less than 10% of all the students in upper secondary education that live with a vocational qualification. In general, on average, this is 30% the share of 25-34 years old whose highest level of education is a vocational program. And that means that there's no one unique model. You see in Australia, on the left, in France, in Germany, vocational education is well developed, but not only at the upper secondary level of education. You see that there's plenty of graduates who are leaving education with a post-secondary non-tertiary program
or with a short cycle tertiary education. That means that's also a challenge for countries to offer opportunities to the young that are graduated from vocational education at upper secondary level to continue their study if they wish, in order also, this is the best way to give, finally, to increase the values of vocational education. Other interesting difference between countries, this is the average age of students in vocational education and training program, in VET program. And you can see on the left in New Zealand, in Australia, these programs are mainly designed for adults. This is like a second chance program or program to increase the level of skills of adults. On the right part, it's really part of the initial education. So here again, there's some big difference between countries, and you see that in Latvia, if you look at the student enrolled in post-secondary, non-tertiary, or in short cycle tertiary, you see that the average age is 30 years old. That means this is open to people outside the typical age of enrollment. A significant earning gap and also some challenges for countries. The first challenges, this is to provide equity. We see that women are slightly underrepresented in VET attainment. This is the case in most of the countries. Women are more represented in tertiary education because often the short cycle tertiary is included lots of programs linked to health and welfare. So this is what you can see, but there's a challenge to provide equity in the access. You will see later, I will show you one or two reforms that was efficient in some of the OECD countries. The second challenge is what I have shown this morning. This is to improve the completion of studies, especially for vocational education. Here you see that in Latvia, for example, only 60% of the students finish their study on time when they are enrolled in vocational upper secondary education. If you look at general education, you see that there's a big difference. Not a biggest difference in Latvia than, for example, in Italy, Lithuania, Norway. You see that there's a real problem of educational failure in vocational education. When we are looking at the situation 2 years after, yes, you see that it's improving in most of the countries. That means not being able to attain the level on time does not mean that you are in education failure for all the students. Some of them will need 1 or 2 additional years to succeed. Earnings, this is one of the major problems. This is maybe, if we look at education system in Latvia, vocational education and training is well developed. You have a work-based component that is also a good criteria for success. But when we look at the earnings on the labor market, we see in comparison to someone living with a tertiary graduate, in most of the countries there's a difference. That means your earning is improving with the level of education, but you see in Latvia, there's a big difference in terms of earning benefit for a student leaving education with a tertiary program or with an upper secondary VET qualification. Also, other challenges is to open the possibility for access to non-formal education and training once in employment. It's also a big challenge in many countries. And you see that those with a tertiary qualification in Latvia and in other countries are those who benefit the most for the access to this non-formal education. When we are talking about increasing the level of skills of the population, it's a pity to see that in most of the countries that the most qualified and often the youngest who have access to this kind of training once in employment. What policy can do for this for VET education? This is the advantage of this publication. We are looking at also
the different policies that have been made. One of the challenges is to improve the transition from school to work. And in fact, there's plenty of reforms that has been made to create a better connection between enterprises and education. And you see, for example, in Germany and Portugal, enterprises are involved in the design of the curricula. In some other countries, there's some reforms that has been made to develop the work-based learning. For example, in France, they develop the number of opening place in apprenticeship program. In some other, there's some financial incentives that are provided to students and firms to develop this kind of program. Other reform reducing gender disparities. We have two good examples in Denmark. There's a celebration of the Girl Day from students at different grades to present them the occupation where there's a lack of women in the labor market, just to show that it could be relevant for them. In Canada, there's also some grants that are offered for women that will decide to go in apprenticeship program. I will move to this one. And also, this morning we presented that, in fact, combined school and work-based program, as I said at the beginning, in terms of the variety of that programs, there's big differences between countries. This is also the case in terms of proportion of students that are enrolled in this kind of programs that combine school and work-based. You see Latvia is among the country with well-developed category, with well-developed program. In Spain, Israel, Bulgaria, Belgium, most of the students enrolled in upper secondary are at school. I will move to talk about the other levels of education, because education at a glance is not only limited about vocational education and training, and I would like to highlight few results where I think it's interesting for Latvia. Early childhood education, first, you see that in Latvia, enrollment at age 3 is quasi-universal. That's a big progress in comparison to 2 decades ago, and that's in the line of many countries. But you see also that enrollment at age 2 is quite developed in Latvia. That is really something positive, because we said that, for example, to tackle inequities in education system, we need to invest in early ages. And for example, in France, the proportion of students at age 2 enrolled in ECEC is really lower in comparison to Latvia. And we see on this chart that this is because also of a real investment on ECEC. The number of children has increased in ECEC between 2015 and 2020. The expenditure has also increased, and showing that expenditure per student increase in Latvia. The proportion of NEET, I said at the beginning, education is the best protection against the crisis. And you see that in many countries there's a progress. The early school leavers are less and less numerous in OECD countries. That's the case in Latvia also, that have better results than the OECD average, with around 10% of students leaving education without upper secondary education. That's translated also with the proportion of NEET. The students that are neither in employment, in education, or in training, that is lower than the OECD average. So on this aspect, Latvia is among the countries that improve a lot, and they are doing better than the EU average and the OECD average. And tertiary education, this is also a big progress. Latvia is one of the countries that increased the most the number of students leaving, of the young student, young adult leaving education with a tertiary qualification. You see at 46%, this is at the level of the OECD average, but it's really a big improvement in comparison to the year 2000. That's one of the results that is interesting, but maybe one of the challenges, again, is related to equity, because you can see that there's a lot of girls that are enrolled in health and welfare, and in general, there's a lot of girls
that finish their tertiary studies. They represent 70%, a bit less of 70% of all the graduates in tertiary education. That means maybe something could be made to improve the equity and help the boys to finish their tertiary studies. Last slide to finish my presentation. I think I have 5 minutes or something, maybe less. The organization of the school education and teacher salary. That's something that is, to my opinion, really interesting figures, and that can explain also why sometimes teacher salary are lower in Latvia than in other countries. You can see that the number of instructional hours in primary and lower secondary education is one of the lowest in OECD countries. That means the pupils spend less time at school in Latvia than in many countries. We have never seen a correlation at OECD between number of instructional hours and the PISA performance, for example. It's not because you spend less time at school that your performance will be lower. It's important to say, but this is one of the characteristics of the education in Latvia. That means you have the pressure to have quality education during this number of hours that are lowest in comparison to many other countries. The number of weeks of holidays, this is highest in OECD countries. You have a bit more than 16 weeks of holidays. That is linked to my first slides. The summer holidays are really also long in Latvia. We have not, again, some evidence of research, but in some countries, like in my country, in France, we have seen that long holidays can increase the inequities between disadvantaged and advantaged students. So that's something that can be interesting to monitor. And you have a teacher salary that remain low in Latvia in comparison to the other country. But when I say that, Education at a Glance is also showing many trend data, and for Latvia it's interesting to look at the trend data because this is a country where teacher salary increased the most in terms of percentage between 2015 and 2022. So we see that there's some effort that are engaged to improve the teacher salary, but maybe more should be made to be at the level of the OECD average. And you can see on this slide the trend data. We have not Latvia, but you see that the trend in Latvia is to increase the teacher salary. The trend in about half of the OECD country is to see a decrease in the teacher salary over 2015-22. And I would like to finish because this is an important question in many countries in the world. We discuss presenting Education at a Glance about teacher shortages. And in most of the countries, there are some big problems. I know this is the case in Latvia, but this is the case also in Germany, in US, in Canada. And it's not necessarily linked only to teacher salary. In Germany, this is the biggest crisis of attractiveness of the teaching profession, and teacher salary is 2 times above the OECD average. So that's also a question of how we can value the teaching profession, how we can develop professional development for teachers. I think the problem is larger, and this is one of the topics that we take seriously at OECD, because we are worried by this problem of attractiveness, and as we said often in our presentation, the quality of an education system never exceeds the quality of its teachers. It's why it's an important aspect to continue to monitor in the future. Thank you very much for your attention. Thank you, Eric. Let's leave the questions for the discussion part, shall we? In the end, okay? So please do send in your questions. Dāmas un kungi, droši sūdiet iekšā savus jautājumus Slido platformā. Atgādināšu kodu, gan jau kāds jautājums šobrīd ir parādījies. Dodaties uz slido.com un ievadiet kodu 29
51046, un tad jau pēc tam paneļa diskusijas daļā iziesim cauri un apskatīsimies, kas jums ir vaicājums. Bet šeit nedaudz salīdzināšu kā ar tādu kārtīgu cepienu, kur no vienas puses OECD atnāk un iedod skatu no malas. Tagad laiks atspēkot Latvijas pusē un parādīt situāciju, kā tā izskatās no mūsu skatu punktu, jo skaidrs, ka ideālajā pasaulē jau katrs jaunietis saņemtu individuāli viņa prasmēm, vajadzībām pielāgotu izglītību un pēc tam arī skaista profesija sekotu tam, bet realitātē tā ir misija un izaicinājums, ar kuru ir jāstrādā daudziem politikas veidotājiem. Un par to sīkāk mums šodien pastāstīs Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Laura Vikšere. Sagaidām ar aplausiem. Lūdzu, Laura. Labdien! Liels prieks jūs visus šeit redzēt un paldies jums, ka esat izvēlējušies šo pasākumu apmeklēt klātienē. Tāpat arī ļoti ceru, ka visiem tiem, kas ir pieslēgušies šai tiešraidei attālināti, ka arī viņiem šodien redzētais un dzirdētais sniegs patiesi vērtīgas un iespējams arī vairākas jaunas atziņas. Galvenokārt gribētos jau teikt jaunas atziņas arī mums, visiem tiem, kas profesionālā izglītībā dienu no dienas strādā ar izaicinājumiem un meklē risinājumus arī daudzām problēmām. Jā, OECD sagatavotais ikgadējais pārskats par izglītību ir tāds patiešām labs atskaites punkts, lai mēs paskatītos uz mūsu izglītības sistēmu, uz tās sasniegumiem, tāpat arī redzētu un apzinātos tos izaicinājumus, pie kuriem mums visiem kopā ir jāstrādā. Patiesi šīs pārskats ir gan apjomīgs, datu ziņā apjomīgs, un šī informācija, kas iekļaut pārskatā, ļauj mums sevi salīdzināt arī ar citām OECD dalībvalstīm. Un paskatīties, kā tad mēs izskatāmies arī uz citu valstu fona. Un par to šodien liels paldies arī Ērikam un viņa kolēģiem. Runājot par profesionālo izglītību, noteikti gribētu uzsvērt tās nozīmi kvalificēt darba spēka sagatavošanā, kas ir viens no ekonomikas attīstības virzītājspēkiem. Globālās izaugsmes tendences ietekmē tautsaimniecības attīstību un uzņēmēju darbības vidi Latvijā. Globalizācijas rezultātā patiešām visu valstu pasaules ekonomikas savā starpā cieši saistītas un ir ļoti grūti izvairīties no dažādu pasaules starptautiskā mēroga notikumiem un to ietekmes uz nacionālo valstu ekonomikām. Šobrīd pasaules ekonomika ir sabremzējusies, piedzīvojam energoresursu cenu sadārdzinājumu, inflācijas un procentu likmju paaugstinājumu, tāpat arī ģeopolitisko notikumu ietekmēm tiek meklēti risinājumi gan starptautiski, gan nacionālā līmenī. Par demogrāfiskajiem procesiem joprojām ir vērojama šī iedzīvotāju skaita samazināšanās, tāpat arī iedzīvotāju novecošanās, kas kopumā rada darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanos. Pieaugot darbspēka trūkumam, samazinās bezdarba līmenis, kas pozitīvi pieaug arī darba samaksa, pieaudzis brīvo darba vietu skaits. Un ir nepieciešams rast risinājums, lai nozares nodrošinātu šo trūkstošo darba spēku. Ekonomikas izaugsmes noteicošais priekšnosacījums ir produktivitātes līmeņa paaugstināšana. Tam nepieciešamas investīcijas cilvēku kapitālā, inovācijās, tehnoloģijās, pētniecībā un digitalizācijā, kas ir cieši saistīts ar izglītības sistēmu, izglītības sektoru kopumā un kvalificētu speciālistu sagatavošanu. Izglītības sistēmas attīstība un izglītības politikas plānošana ir jāskata kopsakarā un kontekstā ar tautsēmniecības ekonomikas attīstību. Un saskaņā ar ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm gan vidējā, gan ilgtermiņā kopumā pietrūks šo speciālistu ar profesionālo izglītību. Lai to nodrošinātu, profesionālās izglītības iestādēm ir nepieciešama mūsdienu prasībām atbilstoša materiāla tehniskā bāze, infrastruktūra, tāpat arī pedagogi, kas ir gatavi dienā pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.
Svarīga viennozīmīgi ir arī nozares ekspertu un nozares pārstāvju iesaiste un atbalsts, tāpat arī šī pedagogu piesaiste no nozarēm, lielāks atbalsts arī profesionālas izglītības prestiža veicināšanā. Tāpat arī lielāka finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu profesionālas izglītības īstenošanu. Izglītības sistēmai ir jāspēj reaģēt uz šīm pārmaiņām ekonomikā un sabiedrībā kopumā. Profesionālās izglītības uzdevums ir nodrošināt darba tirgus prasībām un nozaru vajadzībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu. Mācību iespējas nodrošināt ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem, tāpat arī tālāk izglītības un profesionālās pilnveids ietveros. Tāpēc svarīgi ir nodrošināt elastīgas pieejas, meklējot individuālus risinājumus, lai ik viens pēc iespējas ātrā laikā apgūtu tās prasmes un kompetences, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū. Tam nepieciešama profesionālās izglītības kvalitāte un arī kapacitāte. Visos aspektos, gan atbilstoša infrastruktūra, videi draudzīgi un ilgspējīgi risinājumi, starptautiskās sadarbības paplašināšana, tāpat arī karjeras attīstības pasākumi gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. Pieaugušo izglītības jautājumi ir būtiski profesionālas izglītības iestāžu, tāpat arī pašvaldību un darba devēju redzeslokā. Lielāka pieaugušo iesaiste, taiskaitā digitālo prasmju apguvē, individuālo mācību kontu attīstība, atbalsta mehānismi pašvaldībām un darba devējiem ir tikai dažas no iecerēm un iestrādēm, kuras plānots īstenot jaunajā plānošanas periodā. Profesionālās sākotnējās izglītības piedāvājums ir patiesi gana plašs un pārstāv dažādas nozares. Lielākais izglītojamo skaits ir tādās jomās kā inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, kur mācās vairāk nekā trešā daļa izglītojamo. Tāpat arī populāri ir humanitārās zinātnes un māksla, dabas zinātnes, matemātika, informācijas tehnoloģijas. Lielākā daļa izglītības iestādes atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. Kultūras ministrija pārstāv vairāk mākslu nozares. Vērā ņemams ir arī citu ministriju, pašvaldību un privāto dibinātāju pienesums kvalificētu speciālistu sagatavošanā. Izglītojamo skaits kopumā sākotnējā profesionālā izglītībā ir nedaudz vairāk kā 27 000. Pēdējos gados, lai arī mērens, bet pieaug izglītojamo skaita īpatsvars profesionālajā vidējā izglītībā, salīdzinot ar vispārējo vidējo izglītību. Esam ceļā uz to, lai sasniegtu proporciju 50/50, lai aizvien vairāk izglītojumie pēc vidējās izglītības pakāpes būtu ieguvuši ne tikai tās zināšanas, ko piedāvā vispārējā vidējā izglītība un starta pozīciju turpmākajai izglītībai augstākajā pakāpē, bet arī profesionālās prasmes un kompetences, kuras tik ļoti novērtē darba devēji. 2022. gadā profesionālās izglītības likumā ir iestrādātas izmaiņas, kas izglītojumam dod iespēju saņemt izglītības dokumentu, kas apliecina sasniegtos mācību rezultātus. Ne tikai par pilnas profesionālās kvalifikācijas, bet arī par zemākas kvalifikācijas apguvi, tāpat arī par atsevišķu programmas daļu apguvi, kvalifikācijas daļas vai programmas moduļu apguvi. Šī pieeja veicina izglītojamo sekmīgu integrēšanos darba tirgū un tāpat arī nodrošina iespēju turpināt mācības vai kvalifikācijas ieguvi vēlākos posmos. Tāpat arī pagājušā gadā likums nosaka regulējumu attiecībā uz izglītības iestāžu tiesībām uzņemt izglītojamos arī vēlākos posmos, kas ļauj turpināt mācības pēc pārtraukuma, pēc citas kvalifikācijas ieguves, tāpat arī pēc ārpus formālās izglītības sistēmas vai profesionālajā pilnveidē pieredzē iegūtās profesionālās kompetences atzīšanas, tāpat arī pārējot no uz citu izglītības iestādi vai mainot izglītības programmu. Šāda pieeja arī ļauj katram individuāli izvēlēties savu izglītības ceļu un apgūt tikai tās prasmes, kas patiešām ir nepieciešamas, kuras pietrūkst gan vispārīgās, gan arī profesionālās kompetences ieguvē. Darba vidē balstītas mācības kopš 2016. gada, kad tika izstrādāts šis attiecīgais regulējums DVB mācību īstenošanai,
Tāpat arī kopš 2018. gada, kad tika uzsākts Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanā, kuru koordinē Latvijas darba devēju konfederācija, varētu teikt, ka ir tāds profesionāls izglītības zīmols, kas devis būtisku pienesumu profesionālu izglītību tuvinot tautsaimniecības nozaru vajadzībām. Tāpat arī stiprinot darba devēju un izglītības iestāžu sadarbību un arī kopīgu izpratni par to, cik tad ir liela darba devēja iesaiste un loma, lai audzēkņu apgūtās prasmes atbilst reālajām darba tirgus vajadzībām. Tāpat arī mūsu labās iestrādes apliecina OECD dati, tātad līdztekus Dānijai, Īrijai un Ungārijai. Mēs esam viena no 4 valstīm, kurā izglītojumiem ir iespēja apgūt pilnā apmērā, tātad kombinēti gan izglītību, tātad DVB mācību ietvaros, gan izglītības iestādē. Lai nodrošinātu lielāku nozaru pārstāvu iesaisti, Latvijā ir izveidots 12 nozaru ekspertu padomes. Tās darbojas un piedalās profesionālas izglītības satura izstrādē, eksaminācijas procesā, uzņemšanas plānošanā un arī profesionālas izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Šīs funkcijas īsteno tātad arī radošajās industrijās un lauksaimniecības nozarē vēl 2 citas organizācijas. Tā ir Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome un Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Ja nozara ekspertes šajā profesionālas izglītības plānošanā un īstenošanā iesaistās vairāk tādā sistēmas līmenī, tad savukārt vietējo uzņēmumu pārstāvju dalība izglītības iestāžu konventos dod iespēju paust savu redzējumu par izglītības iestādes attīstību. Tāpat arī attīstīs sadarbības formas ar izglītības iestādi, nodrošināt DVB mācību un arī prakšu vietas. Kas svarīgi arī viens no sociālā dialoga mehānismiem ir Latvijas Nacionālā 13. sadarbības padome, kur vienā no apakšpadomēm valdības darba devēju un arotbiedrību pārstāvi risina specifiski profesionālās izglītības un nodarbinātības jautājumus. Profesionālās izglītības absolventu monitorings ir viens no būtiskiem izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas elementiem, ko ministrija īsteno sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi. Monitoringa dati sniedz informāciju par absolventu nodarbinātības rādītājiem, tā skaitā nodarbinātību nozaru, profesiju dalījumā, tāpat arī citos griezumos. Dati par absolventu rezultātiem darba tirgū patiešām var kalpot kā nozīmīgs instruments pierādījumos balstīt lēmumu pieņemšanā dažādām auditorijām. Tas var būt labs palīgs izglītības plānošanā, izglītības iestādēm, tāpat arī politikas plānotājiem, arī nozaru pārstāvjiem. Tas var palīdzēt pilnveidot profesionālas izglītības programmas, tāpat arī plānot uzņemšanu un galu galā arī kā labs atbalsta instruments pašam izglītojumam savas karjeras izvēlē. Absolventu nodarbinātība ir arī viens no indikatoriem, kas var norādīt uz izglītības iestādes atbilstību darba tirgus prasībām. Šobrīd mums ir pieejami dati par 2018., 19., 20. gada absolventu nodarbinātību, kur mēs varam redzēt šos nodarbinātības rādītājus, kas svārstās no 65 līdz 66,3%. Skaidrs, ka jāņem vērā arī šī iespējamā Covid-19 pandēmijas ietekme, virkne arī lietas, kas jāņem vērā un jāizvērtē pirms šo datu interpretācijas. Šie dati neietver arī informāciju par tiem absolventiem, kuri turpina izglītību, bet vienlaikus nav nodarbināti. Un saskaņā ar ministrijas datiem aptuveni 10% profesionālās vidējās izglītības audzēkņi turpina izglītību augstākajā pakāpē. Īsā cikla koledžas izglītība Latvijā patiešām dod ienākumu priekšrocību salīdzinājumā ar tiem, kuri iegūtā izglītība ir zemāka par vidējo. Šeit mēs varam redzēt tās iespējas, kas tiek dotas profesionālās vidējās izglītības audzēkņiem. Tā nozīmē tādu reāli piekļuvi darba tirgumu pēc izglītības programmas pabeigšanas, vai arī iespēju turpināt savu izglītību augstākā pakāpē un sasniegt labākus rezultātus un iespējams arī gūt lielākus ienākumus.
Un visbeidzot, gribētu teikt, ka elastīga pieeja mācību rezultātu novērtēšanā patiešām dod iespēju saņemt apliecinājumu par apgūtajām prasmēm, veicina izglītojamo integrēšanos darba tirgū, kā arī nodrošina iespēju turpināt mācības vai kvalifikācijas ieguvi vēlākos posmos. Kompetences novērtēšana un atzīšana uzņemšanai vēlākos mācību posmos, kas iegūt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē, ļauj personai īsākā laikā individualizēti apgūt tikai trūkstošās prasmes. Un darba vidē balstītas mācības nodrošina izglītojamo sagatavošanu atbilstoši darba tirgus prasībām, tāpat arī nozaru pārstāvu iesaiste nodrošina šīs te atbilstību nozaru vajadzībām. Monitorings kalpo kā atbalsta instruments dažādām mērķa auditorijām, lai pieņemtu pierādījumos balstītu lēmumus. Un tas, ko patiešām gribētu uzsvert, ka profesionālā izglītība dod pieeju darba tirgumu un tikpat labi dod šādu iespēju turpināt izglītību augstākā pakāpē, lai sasniegtu gan profesionālos, gan personīgos rezultātus, kā darba tirgū, tā arī dzīvē. Paldies jums visiem par uzmanību. Paldies jums, Laura. Tiksimies pēc tam paneļa diskusijā, lai saliktu punktus uz zi. Un šodien no tāda lielāka skata mēs dodamies jau uz vairāk pieredzē balstītiem stāstiem, un nākamais patiešām būs pieredzes stāsts no Rīgas stila un modes tehnikuma par viņu profesionālās izglītības programmu īstenošanas pieredzi. Un to mēs šodien dzirdēsim video formātā no Rīgas stila un modes tehnikuma direktoras Ulrikas Naumovas. Lūdzu uzmanību uz ekrānu. Patiešām liels prieks jūs šodien uzrunāt šajā visnotaļ nozīmīgajā pasākumā. Mani sauc Ulrika Naumova, es esmu Rīgas stila un modes tehnikuma direktore. Kādā tad izglītības iestādē, ja tā var teikt, es varbūt esmu šodien pamodusies? Uzsākot šo mācību gadu, ir mazliet jūtamas atšķirības tajā, kādi izglītojumie ir atnākuši uz mūsu izglītības iestādi. Un es domāju, ka šī tendence ir ne tikai pie mums, bet arī citās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā. Šo mācību gadu profesionālajā izglītībā uzsāk jaunieši, kuri pēdējos pāris gadus ir pavadījuši iekšā un ārā no attālinātajām mācībām pandēmijas laikā. Un jāsaka, ka daudziem no viņiem, ja ne visiem, pietrūkst tik ļoti vienkāršas lietas kā patiesa iedrošinājuma no pedagoga puses, no tehnikuma darbinieku puses. Jo ir visai grūti pusaudžu vecumā atrasties izolētā vidē, pavisam mainītā un citādākā vidē ilgstoši. Un tagad atkal būt profesionālajā izglītībā klātienē. Smaids nemaksā neko. Iedrošinājums arī ir bezmaksas, un dažkārt pietiek ar vienu smaidu vai patiesu vārdu, lai kādu iedrošinātu. Mums ir uzlabota infrastruktūra, mums ir jaunas tehnoloģijas, mums ir ierīces un iekārtas, un mēs mākam rīkoties ar tehnoloģijām, bet kļūstam mazliet sociāli ierobežoti un norobežoti. 35% audzēkņu mūsu izglītības iestādē šogad nāk no lauku reģioniem. Šis procentuālais īpatsvars iepriekšējos gados ir bijis līdz pat 50%. Tas nozīmē, ka šeit viņi ir vieni, bez savas ģimenes. Vēl papildus tam 2 ir ar šizofrēnijas diagnozi, 4 ir epilepsija, ap 20 ir mentālās veselības problēmas, depresija un pat maniakālā depresija. Pie mums mācās viens neredzīgs jaunietis, 4 ar redzamām paškaitējumu pēdām. Vismaz 20% no jaunuzņemtajiem ir būtiskas valsts valodas zināšanu problēmas, kas var kaitēt veiksmīgai profesionālās kvalifikācijas ieguvēja nākotnē. Tikai daļai no šiem jauniešiem ir pilnas ģimenes, kurās ir abi vecāki. 10 nav ģimenes vispār. Viņi ir bāreņi vai viņi ir bāreņi pie dzīviem vecākiem. Pie šāda kontingenta mums ir jāspēj sniegt atbalstu ikatram no šiem izglītojumajiem. Mums ir jāspēj stiprināt izglītības iestādes, lai tās varētu sniegt kvalitatīvi iekļaujošu pakalpojumu visiem šiem izglītojumiem, ko es minēju. Mēs nevaram mēģināt izspiest
visus izglītojumos caur vienu cepuma formiņu. Tieši tāpēc es dažkārt smējos, ka mēs viņus cenšamies izspiest starp 4 dažādām cepuma formiņām, ja tā mēs varam teikt. Jāsaka, ka viss izglītojamo kontingents varētu sadalīties tādās 4 lielās grupās, kur ir jaunieši ar ļoti augstu sasniegumu spējām, jaunieši ar ļoti zemām sasniegumu spējām, vidējais aritmētiskais jaunietis ar labām sniegumu spējām un bez būtiskām problēmām. Un tad ir šī 4. sadaļa. Jaunieši ar speciālām vajadzībām. Vai tās būtu fiziskas speciālas vajadzības, vai tās būtu mentālas vai mācību speciālas vajadzības, vai, kā jau minēju, diagnozes visdažādākajās formās. Un šai 4. sadaļai, ko tikko minēju, ir tendence pieaugt. Tieši tāpēc mums ir jāstrādā vairāk pie tā, gan lai apmācītu esošo personālu, gan lai nodrošinātu izglītības iestādēm personālu papildus, kas ir spējīgs atbalstīt šos jauniešus šajā grūtajā dzīves posmā, iekļaujoties gan sociālajā vidē, gan mācību procesā. Un, protams, ar visiem šiem jauniešiem, ar visiem no viņiem, kas nāk pie mums mācīties, mēs darbojamies arī darba vidē. Un tajā skaitā arī darba vidē balstītās mācībās. Kopš 2017. gada, kad uzsākās darba vidē balstītu mācību projekts, šie ir projekta dati, projektā ir iesaistījušies vairāk nekā 4000 uzņēmumu un 40 profesionālās izglītības iestādes. Rīgas stilu un modes tehnikumu kontekstā tie ir gandrīz 2000 izglītojamie, kas ir izmantojuši šo iespēju, un vairāk nekā 140 sadarbības partneri. Lielākais iesaistes apjoms, jūs redzat, ir bijis 18. un 19. mācību gadā. Un iestājoties pandēmijas laikam, strauji kritās audzēkņu iesaisti darba vidē balstītās mācībās un praksēs, jo, protams, tās bija sekas arī valsts noteiktajiem ierobežojumiem tieši skaistumkopšanas un individuālo pakalpojumu sniegšanas sfērās. Taču jau šajā mācību gadā mēs esam gandrīz pusē atpakaļ sasniegtajam rezultātam, kāds tas bija šajā visražīgākajā gadā. Un, protams, ka mēs bijām cerējuši uzsākot darba vidē balstītu mācību projektu ar to, ka būs lielāks uzņēmēju skaits, kas būs ieinteresēti iesaistīties, un būtiski pieaugtu tieši uzņēmumu skaits, kas ir lielie un vidējie uzņēmumi. Taču, kā tendence mums pierādīja, lielākā daļa skaistumkopšanas un tekstila jomās ir mazie un individuālie komersanti, pat 95%, un tikai 5% darba vidē balstītās mācībās un praksēs bija lielie uzņēmumi. Mazliet smalkāk par to, ko mēs sagaidījām kā izglītības iestāde, kad mēs vispār uzsākām šo darba vidē balstītu mācību procesu, tad patiesībā mazliet skeptiski varbūt mēs uz to skatījāmies un meklējām to atšķirību, kāda tad tā būs starp mācību praksi un darba vidē balstītām mācībām. Mēs domājām, ka būs vairāk finansējumu darba devējiem, kas tā arī bija. Mēs sagaidījām lielāku darba devēju interesētību, kas tāda arī bija, un paplašinātu partneru loku. Un, ko mēs ieguvām kā rezultātu, tad jāsaka, ka mēs kā izglītības iestāde ieguvām tos pašus, bet izglītotākus prakšu devējus. Darba drošības un individuālās aizsardzības līdzekļu tradīcijas, kas līdz šim mūsu jomās varbūt nebija tik ļoti izceltas. Un mēs ieguvām arī to, ka darba devējs vairāk izprot, kas ir šī atšķirība starp praksi un darba vidē balstītām mācībām. Un darba devējs patiešām novērtē to iespēju, ka viņam ir lielāka atbildība un lielāka iespēja mācīt un pozitīvi ietekmēt šos jaunos profesionāļus, sagatavojot viņus jau darba tirgu. Un, protams, mēs ieguvām arī jauniešu motivāciju iedot kvalifikāciju, jo šī te sasaiste un tīklošanās ar darba devēju ir tieši tas, kas jaunietim sniedz pārliecību par savu izvēlēto profesiju un par viņa spējām. Un, protams, jaunieši novērtēja iespēju saņemt stipendiju.
Kā rezultāts darba vidē balstītu mācību projektam ir tas, ka 6 mēnešus pēc kvalifikācijas ieguves 74% no mūsu izglītojamajiem, kas piedalījās darba vidē balstītās mācībās, ir nodarbināti Latvijā, un 79% no tiem, kas iesaistījās prakšu šajā pasākumā, ir 6 mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves arī nodarbināti Latvijā. Rādītāji, kas ir vidēji, kas ir mazliet augstāki par vidējo rādītāju Latvijas mērogā kopumā. Ar to, protams, mēs varam lepoties un tikai un vienīgi vēlreiz uzsvērt to, cik būtiska ir šī agrīnā izglītojamo sasaiste un iesaiste darba vidē. Kā un ar kādiem līdzekļiem mēs paveicam šo procesu? Tad mazliet statistikas par to, milzīgs diapazons ar pedagogiem un pedagogu vecumu dzimumu sadalījumu. Lielākoties pedagoģijā mūsu tehnikumā strādā sievietes. Vidējais vecums darbiniekiem ir 54 gadi, un jaunākie darbinieki ir tikko pāri 20 gadu slieksni. Protams, nākotnē saredzam, ka būs jādomā par pedagogu attaudzi, jo ik viens ir pelnījis tiesības doties pelnītā atpūtā un pensijā, un jaunie darbinieki vai jauniegūti nozares speciālisti būs nepieciešami. Gatavojot šo slaidu par tīklošanos iespējām un tīklošanās nozīmi profesionālās izglītības jomā, es, protams, kolēģiem vaicāju, parādiet man pieaugumu, kā mēs esam kāpinājuši sadarbības partneru skaitu, piemēram, no 16. gada. Un ko mēs secinājām, sadarbības partneru skaits ir pieaudzis, bet ne šajā dinamikā ir sāls. Patiesībā labākais rādītājs, ko mēs šeit varētu parādīt, ir tas, ka šie partneri ir stabili. Šis skaitlis noteikti nav ne lielākais profesionālo izglītības iestāžu vidū un noteikti arī varbūt ne mazākais vai optimālākais. Tas ir vienkārši statistikas skaitlis, bet mums tie ir droši sadarbības partneri. Jūs ziniet labāk, ka ir varbūt daži draugi, bet tomēr ir tādi, pie kuriem gribas vēlreiz braukt ciemos, un tādi, kurus gribas arī aicināt pie sevis ciemos. Un tieši tādi ir šie mūsu 30 sadarbības partneri no 19 valstīm. Ļoti būtiska ir šī izglītojamo tīklošanās. Ne tikai Latvijas mērogā, kā jau minēju, veidojot šo agrīno sasaisti ar darba vidi un uzņēmēju, bet arī redzot un pieredzot lietas ārzemēs. Vairāk kārt arī uzsveru, runājot ar kolēģiem tehnikumā, ka ceļošana vai došanās pieredzes apmaiņā sen vairs nav nekāda ekstra. Tā ir pavisam nepieciešama lieta, jo ceļojot, fiziski pārkāpjot kādas valsts robežu, cilvēks ir spiests pārkāpt arī kādas savas iekšējās robežas, savas bailes par valodas zināšanu, par orientēšanos svešā valstī, par iekļaušanos svešā kolektīvā, par iekšējo normu ievērošanu un daudz citām lietām. Un visi šie pāri par 200 dalībniekiem, kas ir bijuši mobilitātēs, ir atgriezušies atpakaļ pie mums, iedvesmotāki, laimīgāki un pārliecinātāki par sevi. Es nevaru iedomāties labāku rezultātu par šo. Gatavojoties šai sanāksmei, es jautāju saviem kolēģiem par 3 dažādām sadalījumu sfērām. Ko mums vajadzētu turpināt darīt profesionālajā izglītībā, ko mums vajadzētu pārstāt darīt un ko vajadzētu uzsākt darīt. Un noteikti šis uzskaitījums nebūs galējais, bet es ceru, ka tas varētu dot jums iedvesmu arī šodien plānotajai tālākajai diskusijai. Tātad, ko turpināt darīt? Noteikti, ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju vidējo vecumu, kas nu jau pārsniedz 43 gadus, mums būs jāpievēršas īsajām profesionālajām programmām un arī darbinieku pārkvalifikācijas programmām. Ko pārstāt darīt? Ziniet, laikam jāsaka, ka šeit ir jūtams nogurums izglītības darbinieku vidū ar to,
kādā ātrumā un kādā apjomā mēs esam visi kopā paveikuši šīs pārmaiņas izglītības sistēmā. Līdz ar to šobrīd ir tāda vēlme pēc stabilitātes un darba dziļumā. Ko mēs varētu uzsākt darīt vai ko vajadzētu uzsākt darīt kolēģi ieskatā? Viena lieta, ko jau arī uzsāku šīs sarunas sākumā, ir, protams, papildus resursus, lai mēs strādātu ar papildus prasībām. Šeit es domāju tieši arī strādājot ar jauniešiem ar speciālām un īpašām vajadzībām. Mūsu darbinieki ir kvalificēti, bet mūsu darbiniekiem ir vajadzīgas papildus apmācības, un mums noteikti būtu vajadzīgi arī papildus darbinieki, ja šo audzēkņu īpatsvars pieaug, un mums ir nepieciešams sniegt kvalitatīvu izglītības vidi un kvalitatīvu izglītību visiem. Un, protams, tādā stabilitātes kontekstā arī vairāk pilnvaru tehnikumiem rīkoties kaut kādā laika periodā arī paredzamu budžetu, un stabils budžets mācību grupai un stabils budžets iestāžu 7 gadu periodam varētu būt kā viens no variantiem, kā to var panākt, jo tas tiešā veidā sasaucas ar izglītības iestāžu 7 gadu attīstības un investīciju stratēģijām. Un runājot par prasmi planētu, man mazliet gribējās pārfrāzēt šo saukli vai nosaukumu par visuma prasmēm vai prasmi visumu, kurš ir mūsos katrā. Tiešām, jo gluži kā varbūt zvaigznes šajā attēlā, kā cilvēka šūnas organismā apvienojas, lai veidotu orgānus, tālāk orgāni apvienojas, lai veidotu orgānu sistēmas. Tā arī mums ir jāapvienojas kopā kā katrai atsevišķai skaistai zvaigznei, savienojoties kopā, lai veidotu atpazīstamu zvaigznāju. Tāpēc mums ir jāveido šis visums kopā, mums ir pašiem jāspīd spoži, mums ir jāspēj tīkloties gan ar izglītojamo ģimenēm, jāspēj tīkloties ar darba devējiem un, protams, jāspēj tīkloties arī ar izglītības iestādēm ārpus mūsu valsts. Un tad šis prasmi visums, kas ir mūsos pašos, kļūs arvien tikai lielāks. Un šajā slaidā patiešām nav kļūdas. Sākotnēji gan tā patiešām bija mana pārrakstīšanās kļūda, ko es vēlējos pateikt, ka izglītībā ir spēks, bet tad es pārlasīju vēlreiz un sapratu, ka patiesībā īstais spēks sākas tikai tad, ja izglītība notiek. Tikai tad, ja izglītības process notiek. Un šobrīd, protams, mēs visi strādājam, bet mums ir vajadzīgs atbalsts, lai mēs neaizmirstu to, ka skrienot pakaļ un gatavojoties nākotnes prasmēm, tepat ārā aiz stūra stāv izglītojamais jau šodien, ar šodienas vajadzībām, ar šodienas prasībām. Un visiem kopā mums ir jāpatur prātā, ka viņiem ir tiesības sagaidīt šīs savas nākotnes prasmes un šīs savas nākotnes darba vietas veseliem, laimīgiem un dzīvot gribošiem. Paldies jums, kolēģi! Paldies par darbu, ko jūs darāt! Paldies jums katram, ka jūs spīdat kā atsevišķa spoža zvaigzne mūsu izglītības zvaigznājā. Un es novēlu jums šodien ražīgu diskusiju. Paldies! Visu labu! Ar aplausiem Ulrikai, paldies par emocionālo patiesu un piezīmēto skatu no ikdienas, kā tiek organizēta profesionālā izglītība Rīgas stila un modes tehnikumā. Taču šobrīd skatos pulkstenī, laiks ir nepiedodams, tāpēc mēs ķeramies klāt mūsu noslēdzošajai daļai, kas ir mūsu paneļa diskusija. Tāpēc aicināšu šeit atpakaļ. Pie mums priekšā jau redzējāt un dzirdējāt viņus, taču aicinām atpakaļ pie mums uz skatuves no Izglītības un zinātnes ministrijas Lauru Vikšeri. Laura, lūdzu, pievienojies mums ar aplausiem. Mikrofons, lūdzu, arī glāze ūdens.
Tālāk vēlamies redzēt pie mums šeit priekšā arī kolēģi no OECD, Eriku Šaborņē. Erik, please, welcome back on the stage. Arī Eriks ir pelnījis aplausus. Paldies! Un vēlos jūs iepazīstināt ar Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītāju nozaru ekspertu padomju nacionālo koordinātori Anitu Līci. Anita, laipni lūdzam mūsu bariņā. Padod tālāk arī ūdeni, ja diskusijas paliek ļoti kaismīgas, tad tās noteikti noderēs. Un tādu vairāk piezemētu un praktisku skatu vēlamies sagaidīt no Ernesta Davidčuka, kurš ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas students un šīs pašas Ogres tehnikuma skolotājs un absolvents. Sagaidām ar aplausiem. Lūdzu, Ernest, mikrofons arī tev. Droši paņem to. Laiks mums nav daudz, bet es vēlos dzirdēt no katra no jums. Varbūt sāksim ar Anitu, kā pirmo no cilvēkiem, kurš vēl šodien šeit priekšā nav runājis ar tādu atvērto jautājumu. Dzirdējām gan prezentāciju no OECD, dzirdējām arī IZM skatu, dzirdējām arī praktisku skatu no tehnikuma. Kādas pārdomas, kā darba devēja pārstāvjiem šodien to visu dzirdot? Kas varbūt ir tā viena lieta, ko gribētos tā teikt ar marķieri izcelt un iekrāsot? Paldies. Pirmkārt, milzīgs paldies gan Latvijas organizatoriem IZM par šo iespēju, ka tik ideāla, izzinoša, atziņām bagāta konference notiek šeit Latvijā. Paldies OECD par darbu un kad iespēja, ka mēs varam salīdzināt pasaules mērogā, kā mēs izskatāmies. Latvijas darbdevēja konfederācijā profesionāla izglītība ir ārkārtīgi būtiska. Mēs esam viena no skaļākajām balsīm, man liekas, Latvijā, cik sekmīgi, nezinu, bet kas aizstāv un prasa vairāk gan publiskā finansējuma, gan politisko prioritāti profesionāla izglītībai, jo ir nepieciešami cilvēki ar profesionālām praktiskām prasmēm. Un viena lieta, man liekas, būtiskākā lieta ir tas, atskatoties uz sasniegto, mēs esam paveikuši profesionāli milzīgu darbu. 10 gados viņa ir mainījusies ļoti ievērojami. Ja jūs būtu šeit 10 gadus atpakaļ, mēs būtu pavisam citā pasaulē. Tagad ir pilnīgi jauns ēkas, saturs, sadarbība darba devējiem, saturiskais darbs. Bet ir atlicis darbs pie cilvēku resursiem. IZM ir bijusi ļoti sekmīga profizglītības tīkla sakārtošanā. Tagad profizglītībā tīkls ir, mēs redzējām, 2 reizes efektīvāks nekā vidējā vispārējā, bet atalgojums pedagogiem ir pēc likuma sistēmas tāds pats, lai gan darbs ir grūtāks, izaicinošāks un plus vēl konkurence ar privāto sektoru. Tā kā es domāju, ka tas ir lielais nepadarītais darbs un bija milzīgs prieks redzēt šeit premjeri, bet tas vienīgais teikums valdības deklarācijā par profizglītību, patiesībā tur vispār parādījās pateicoties LDDK tieši, tad es gribētu redzēt, ka tagad mums jāceļ prestižs ne tikai jauniešu un vecāku acīs, bet arī valdības un politiķu acīs. Tā kā saņemamies un panākam to. Paldies, Anita. Ernest, ļoti interesē tavs skats no malas, jo tu esi tajā visā šobrīd iekšā, kā reiz pats esi absolvents, esi šobrīd iekšā arī profesionāli, pats turpina arī studijas. Kāds skats no malas šo visu šodien dzirdot un redzot, kas tevi uzrunāja un varbūt, ko tu gribētu izcelt kā būtisku no visa, kas šodien dzirdēts? Jā, sveiki, labdien, vispirms. Tas viss patiešām man ir galīgi jauns un savā ziņā svešs, bet viennozīmīga informācija priekš manīm ir ļoti interesanta. Un tas, kas man visvairāk patīk, nepatīk, bet uzrunā, ir informācija par Covid pieredzi. Man pašam tā bija ļoti liela, un tas ir tas būtiskais, kas ietekmē diezgan ļoti to mācīšanās kultūru, tā var teikt, varbūt šodien jau. Tā kā es tā īsi. Tas arī tāds pa lielam mans. Kā tavuprāt, Covid ietekmē vienu no rādītājiem, kas mums parādījās arī ziņojumā, kas ir mācību pabeigšana, jo, ja pareizi es piefiksēju, tad tikai 60% no studējošajiem, tie, kas mācās, pabeidz studijas laikā, kas gan vērtīga piezīme, nenozīmē, ka viņi automātiski ir izkrituši vai zaudētāji, viņi iespējams turpina pēc kāda laika, bet tomēr tas atstāja kaut kādu iespēju.
tavs skats no malas un arī esot tajā visā iekšā, kā Covid ietekmēja tieši šo spēju saņemties un pabeigt mācības laikā? Jā, tas bija sarežģīti. Cik atceros to ļoti labi. Tas bija ļoti grūti un sarežģīti, bet tur bija divi dažādi viedokļi. Bija cilvēkam tas ļoti patika. Viņiem tieši bija brīva vide, viņi varēja paši strādāt ar sevīm un, var teikt, to internetu vidi. Tas viņiem ļoti padevās un patika attiecīgi, pieņemsim, kā man tas bija. Man nebija cilvēks priekšā, kas stāsta man kaut ko, kas man dod informāciju uz vietas. Tas bija tas, kas man pietrūka, kas arī mani gāza iekšā tanī visā. Tā kā tam visam ir tādas divi dažādi varianti un skatu punkti. Situācija noteikti ļoti individuāli, kā dzirdējām arī pēdējā stāstā. Tad tiešām cilvēki ir dažādi, katrs ar savām vajadzībām, un tas viss ir jāņem vērā, kas nevelti nav viegls darbs. Erika, jautājums tev, varbūt pirmais mazais jautājums. A small question to you to start off. I can ask it in English as well, no problem. You've presented your case and your data, and afterwards, I hope, with the help of our dear translators, thank you for your work. You heard also a presentation from the ministry, also from the school as well. Maybe you have some thoughts after hearing all of this that you want to add and highlight. My first thought was that last time that the main theme of Education at a Glance was vocational education and training, it was 3 years ago, and the media coverage was really lower in most of the countries. So that means the topic is really of interest now in all the countries, and maybe the COVID has also changed the perspective, because the students who were enrolled in vocational education at the beginning of the COVID suffer more than the others because work-based learning was not available for them. And finally, what we have seen in our study, this is country reacted. They supported vocational education and training. They provide incentive to students, to enterprises, to continue to restart as quickly as possible this program. So that shows that now vocational education and training is recognized. There's still some challenge to increase the value. What I like in the previous presentations is that we are talking also about non-cognitive skills, the importance of empathy, encouragement, and that's also something that is crucial in the life of the 21st century. We need to provide the good skills to students, but we need to help them also to become some citizen of the 21st century. And for that, vocational education and training should not be limited to basic skills, to experience in enterprises. We need also to help the student to have a life. And what is also important, this is to offer opportunities to the young to pursue their studies if they wish. In Germany, Switzerland, you can study until master degree if you like what you do, if you want to continue to develop your skills. And that's something that is really important. That education is not limited to upper secondary education. We need to open the door for long study at tertiary level if the student wishes to do that. And a follow-up question to that, of course, Latvia is one of the many bars in the data, but maybe you have the unique opportunity to see the broader picture and maybe also compare VET education between countries. Is there something that, in comparison, when it comes to Latvia, in comparison to other EU countries, that comes to mind that really points out that is different, or maybe a thing that we could take over from other countries? Maybe there's something from that perspective of yours that you could add today. Yes, there's many good practice around the world. In fact, if you want to look at model countries, you need to look at Germany, Switzerland, Netherlands, because this is country who have well-established VET system for a long time. So that means it's recognized by the society. The value of this program is higher than in many countries. For students, they have possibilities to pursue the studies in terms of employability. You have good earning and good possibilities
possibility. So that's a bit the model. But also, you need to look at Latvia in comparison to the other countries and see that a real effort has been made on vocational education and training in Latvia, that the enrollment in work-based and combined school-based and work-based program has increased. There's many of good things. Now, maybe it's not yet transfer in terms of earnings, because we see that's really maybe the challenge. Maybe enterprises are not sufficiently seeing the benefit to hire this student of vocational program and how to progress also in the career once in the enterprise. Maybe that's a challenge, but you need to be proud also to have expand really vocational education over the last decade. Pirms noslēdzam atverošo jautājumu raundu, gribu atgādināt tikai par to, ka gaidām jūsu jautājumus arī Slido platformā. Dodaties uz mājaslapu slido.com un ievadiet kodu, tūlīt pat to nosaukšu, pierakstiet. Tas īpaši attiecās uz attālinātiem tiešsaistes skatītājiem 2951 046 29 51046. Redzu, ka kāds jautājums man jau ir šeit iebirs, tā kā mums noteikti būs ko apspriest, un klātienes skatītājiem šeit, tā kā esat tik kuplā skaitā, būs arī tā iespēja. Tā skaitā uzdot arī jautājumu mutiski, mums ir arī mikrofons, kur varēsim pēc tam arī jums padot. Laura, varbūt ir kaut kas no ziņojuma, kas īpaši uzrunāja arī kā izglītības speciālistu un profesionāli, ko varbūt pat gribētos ieviest arvien ātrāk, arvien vairāk izlabot. Kas varbūt ir tā viena lieta, ko tu konkrēti, Laura, redzi, pie kuras vajadzētu piestrādāt visiem kopīgi, lai tas labums maksimāli ātrāk rastos? Paldies par jautājumu. Jā. Mazliet reflektējot arī to, ko teica iepriekš Ēriks, un sasaucoties arī ar jūsu jautājumu, es gribēju teikt, ka patiešām OECD pārskats par izglītību un tieši par profesionālās izglītības rādītājiem uzrāda dinamiku, tādu pozitīvas tendences, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un, manuprāt, tā jau ir laba ziņa, jo skaidrs, ka mums iespējams ir jābūt nedaudz jābruņojas ar pacietību. Viss šīs pozitīvās izmaiņas iepriekš dzirdējām sakārtots izglītības iestāžu tīkls, kas patiešām ir pēdējās 10 gadas veikums. Tie rezultāti mums ir jābūt mazliet pacietīgiem. Tas nenozīmē, ka mums ir jāgaida pozitīvas pārmaiņas, neko neturpinot darīt. Protams, ka mums ir jāstrādā tālāk, lai arī nākamās pārmaiņas vēstītu jau par rezultātiem, kas reāli atspoguļojas darba tirgus rādītājos. Tāpat nodarbinātība, ienākumu līmenis, tāpat mēs runājam par pedagogiem. Tās labās lietas patiešām, ka mēs redzam, ka nodarbinātības rādītāji profesionālā vidējā izglītībā ir labāki nekā citos līmeņos tiem, kur iegūši varbūt zemāku izglītību. Tas ir pozitīvi. Par ienākumiem tur ir jāskatās, iespējams tā ir tā lieta, pie kuras mums visiem kopā ar nozarēm, darba devējiem ir jāstrādā, jo droši vien, ka kvalitatīva izglītības sistēma ir priekšnoteikums, bet gribētos teikt, ka situācija nozarē un arī darba devēju attieksme un prasības pret kvalificētiem speciālistiem arī ir tāds jautājums, pie kur ir jāstrādā. Tas bija viens no secinājumiem, kas bija, ka Latvijā absolventi saņem vidēji mazāk kā Eiropā kopumā. Varbūt kāds darba devēja komentārs, skats uz kāpēc šāds secinājums ir jau OECD prezentācijā. Jāsāk ar pozitīvo, ka nodarbinātības rādītāji ir ļoti labi ar profesionālo izglītību. Tā skaitā projektā par praksēm un DVB 74 nodarbināti no visiem 15,000 praksēs un 5,000 darbvidē balstītās mācībās, kas ir bijuši iesaistīti, un 85% no visiem, kas ir šajā projektā bijuši iesaistīti, kas ir arī augstāks par vidējo rādītāju. Bet skatoties par algu, es teiktu, ka tur būtu jābūt uzmanīgam ar to secinājumu, lai viņi neizlasītu nepareizi. Ir labi salīdzināt starp valstīm, bet Latvijas līmenī tomēr jāskatās arī nozaru regulējums un nozaru nodarbinātības specifika, jo
Ir arī labās ziņas par algām. Piemēram, šogad maijā bija dienas biznesā raksts: arotskolas absolvents saņem vairāk nekā zinātņu doktors. Un konkrēti bija pat 3. arotskolas, kas ir 3. līmeņa kvalifikācija, un salīdzināt ar likmēm augstskolā. Līdz ar to, un ja mēs paskatām arī vidējos pēc absolventu monitoringa rezultātus algām, tad uzreiz pēc absolvēšanas bija skola, kur bija tajā gadā virsvidējā uzreiz un liela daļa ap vidējo algu. Tā kā tas galīgi nav slikts rādītājs, tas ir ļoti labs rādītājs. Tikko svaigs absolvents uzreiz saņem vidējo algu lielākā daļa, bet tie zemākie rādītāji noteikti bija arī tādās jomās, kur nodrošināt, piemēram, individuālie pakalpojumi. Un individuālie pakalpojumi tas ir pašnodarbinātie cilvēki, kuriem nav uzreiz pilnslodzes darbs, kuri paši maksā sociālās iemaksas, kuri ir jāpaiet gadiem, lai viņi izveidot stabilu klientu bāzi. Tā kā līdzīgi kā jūrniecībā, tur arī regulējums ir, kad tev jāiemaksā minimālā sociālās iemaksas, bet atalgojums uz rokas ir ļoti augsts starptautiski. Bet atkal mūsu datu bāzēs vidā nonāk informācija tikai par minimālām iemaksām, un no tā rēķināt atalgojumu būtu ne īsti korekti. Var sakot, vienkārši ir jābūt uzmanīgi ar šīs ziņas izplatīšanu, jo ziņai jauniešiem ir jābūt, kad jaunieši ar profilu pieprasīti, darbs būs, un ja jūs vēlaties labas algas un stabilu nodarbinātību, tad izvēlaties STEM jomas. Paldies par šo vērtīgo piezīmi. Noteikti jāskatās dziļāk uz detaļām, jo skaidrs, ka viens ir vidēji rādītāji, otrs ir atsevišķi konkrēti gadījumi. Es skatos pulkstenī, ka laiks patiešām skrien uz priekšu, tāpēc ilgi solītie jautājumi ir pienākuši. Pirmkārt, priekšroka visiem tiem, kas ir atbraukuši šeit uz Ogres, šodien Ogres tehnikumā. Varbūt ir kāds jautājums, droši paceļam roku, kolēģi aiznesīs, iedos jums mikrofonu. Nekautrējieties, droši. Dzirdējām gan ziņojumu, dzirdējām gan prezentācijas, gan komentārus. Varbūt ir kāds jautājums par dzirdēto. Lūdzu, kolēģi. Visi tā pieklājīgi nodur acis. Mums ir drosmīgais. Sasveicinamies un ko šodien pārstāvat? Labdien! Rīgas Mākslas mediju tehnikums direktors Gvido Zilūzs. Man ļoti patika informācija par to, ka mēs tiešām esam mainījuši profesionāli tehniskos skolas, varētu teikt, aprīkojumu un ēkas, un tagad ir laiks pievērsties personālam, un tas ir ļoti labi, ka mēs to dzirdam. Un es varu apliecināt, ka tas tiešām tā arī ir, un tāpēc man bija pārsteigums, kad mēs varētu sākt domāt, kad mājas tehnika ir, protams, ok, bet cilvēks ir tas, kas to visu iedarbina un lieto. Un tad, kad es atnācu uz skolu kā direktors no darba vides, tad man teica, ka, ko jūs direktori iedomājaties, skolā strādā tie, kas ir citur nekur nestrādā. Un tāpēc es ļoti, ļoti ceru un gaidu šo te, kad mēs arī sapratīsim, ka skolā strādā labākie, nevis sliktākie. Un tas nenozīmē tikai pedagogus, bet arī to sistēmu, kas apkalpo šīs lielās lietas, lielās tehnoloģijas. Un tad, kad es teicu, ka man vajadzētu kādu inženieru skolā, tad teicu, skolā inženieri nestrādā. Un tas man liekas jautājums, kad mēs sāksim par to domāt, kad tās tehnoloģijas, ko mēs iegādājamies, lai sagatavotu jauniešus darba tirgumu, ir augstas tehnoloģijas, ar kurām jāprot rīkoties, viņas jāprot uzturēt, viņas jāprot apkalpot. Un tāpēc nevar būt tā, ka mēs tagad taupam uz cilvēkiem un tās tehnoloģijas ir nopirktas, bet viņas neražo. Tāpēc man ir jautājums, vai mēs varam pagriezties pret cilvēkiem, jo
Mēs runājam par mākslīgo intelektu arī šodien, par visu, bet bez cilvēka arī mākslīgais intelekts nedarbosies. Jā, paldies, direktor kungs. Es pielikšu klāt, piekabināšu jūsu jautājumu, vienu skatītāju jautājumu no Slido, kas tieši sasaucās ar to, ko jūs minējāt. Un Slido ir ienācis jautājums, kas būtu jādara, lai celtu profesionālās izglītības pedagoga profesijas prestižu, kas sasaucās ar to, ko jūs sakat, jo skaidrs, ka ir laiks un to jau ir jādara, vai ne? Varbūt paņemam direktoru jautājumu, saliekam kombinācijā ar Slido jautājumu tieši par to prestižu celšanu. Skaidrs, ka laiks jau laikam nav labāks laiks kā šodien, vai ne? Kādā secībā ejam, kuram ir kāds komentārs droši? Uz Laura. Jā, paldies arī par jautājumu. Skaidrs, ka tā atziņa, kad mums ir jāfokusēs uz cilvēkiem, nāk īstajā laikā, kad, kā saka, tā materiāla tehniskā bāze izglītības iestādēs patiešām gribētos teikt, ka ir ļoti, ļoti solīda un sakārtota un mūsdienu prasībām atbilstoša, un ka tagad atkal mums ir vajadzība, kā saka, pilnveidot šīs cilvēku prasmes. Es piekrītu par iekārtu aprīkojumu uzturēšanu. Tas ir labs jautājums, uz kuru šodien droši vien mēs visi kopīgi varam sākt diskutēt un meklēt atbildes. Tas, ko es domāju, ka arī profesionālās izglītības iestādēm, ņemot vērā arī šo izglītojamo kontingentu, es domāju, ka ļoti svarīgi arī ir šīs te atbalsta personāls. Iespējams, pat vēl vairāk kā inženieri. Atbalsta personāls, tā skaitā karjeras konsultanti, šis atbalsts, kas ir vajadzīgs izglītojumiem, lai viņi varētu izvēlēties sev piemērotāko profesiju. Un es domāju, tas ir ļoti būtiski. Jā. Un tā prestiža lieta, kas varētu celt prestižu? Jā, es domāju, ka lielā mērā jāsaka, ka visai sabiedrībai kopumā varbūt ir jāpaskatās uz pedagogiem mazliet no cita leņķa, jo es teiktu tā, ka skaidrs atalgojums, būtisks aspekts atalgojums, bet tas, ko mēs redzam dažādām aptaujām, statistikas datiem, ka liela daļa tieši jaunie pedagogi pirmo 5 gadu laikā visbiežāk arī izvēlas atstāt šo profesiju darbu izglītības iestādē aptuveni katrs otrais. Tā kā kaut kas īsti nav kārtībā iespējams, arī karjeras izvēle iespējams nav izslēgts, tāpat arī apstākļi izglītības iestādē, kaut kāda neapmierinātība ar dažādām virknu lietām, tāpat, protams, izdegšana, ko daudz arī piemin paši pedagogi. Tā kā ir lietas, kuras ir jārisina visiem kopā, bet tas noteikti nav tikai viens, tas noteikti ir komplekss jautājums, kur ir vairākas aspekti, kas tad jāvērtē, kas ir tie būtiskākie, un tad arī jārisina. Paldies par to, Erik. So to translate the question quickly, we're talking about the prestige of the education profession, maybe some comparisons between countries. What do you think we can take to raise that prestige so we get more highly qualified and enthusiastic teachers? Yes, that's a big challenge in many countries. We published in 2018 a TALIS report about the teaching profession, and we asked teachers if they feel valued by the society. And I think only 1/4 of teachers feel valued by the society. So it's really low, and in some countries, in my country, in France, this is only 6%. I think in Latvia, this is close to the average, 23%. So there's really a question how to give credit to teachers. This is a problem of salary, but not only that's also a problem of the society of the 21st century. When you are a student, we said all the time, you will see in your life, you will be flexible, you will change of job 2, 3, 4 times during your life, you will develop your skill, and finally, when you decide to become teacher, you start teacher and you finish teacher. So that's maybe one of the problems, and it's why some countries try to create some synergy with the private sector, and it could be an asset for vocational education. In Germany, you have many teachers who work part-time in the enterprises
and part-time in education. That can be a kind of solution that can give finally really motivation to teachers, because they spend one time to teach, but they don't spend all their energy and time with the students. So this is this kind of solution that could be explored. And also the prestige is linked also to the result of vocational education. If you start to improve the skills of the student, if this is a value by the society, if they continue to find good job with good salary, the prestige will increase, and maybe teachers will be more motivated to work in vocational program. But partnership between public and private sector is something maybe to investigate. Anita, Ernest, varbūt šeit ir ko piebilst par prestižu celšanu. Anita, ikdienā sanāk arī ar nozara ekspertiem strādājot, tie tomēr ir cilvēki, kuri velta savu laiku un vērš savu uzmanību atpakaļ uz izglītību un nes arī savu profesionālu ieguldījumu. Varbūt tur redzi kādu saikni, kas viņus motivē un kas varbūt varētu arī reizē celt prestižu arī skolotāju izglītībai. Jā, nozara asociācijas ļoti daudz cenšas darīt savus kapacitātes ietveros, gan izstādes, gan pulciņus, gan pedagogus mēģina atbalstīt. Viss atkarīgs, protams, no organizācijas, cik spēcīgi ir, jo Latvijā jau vispār tā kultūra iesaistīties nozara asociācijas, arī uzņēmumi, ļoti maz ir organizētā tā uzņēmēja daļa, kas iesaistās asociācijām. Tā kā asociācijām būtu pirmkārtām jāspēj piesaistīt vairāk uzņēmumi, organizēties un arī vairāk, protams, informēt par savām nozarēm, par darba vietām, darba iespējām. Un dažām vēl nozarēm ceļā uz to vajadzētu arī pašsakārtoties, jo, protams, arī, ka tās nozares, kur ir bagātīgas ar ēnu ekonomikas īpatsvaru, piemēram, nav baigi pievilcīgās jauniešiem. Bet attiecībā uz profi izglītības tādu aktualitāti valstī papīros mums viss ir uzrakstīts, kad ir svarīgi, vajag proporciju, pus uz pusi, profi izglītības svarīgi, bet jautājums beigās ir par to politisko gribu, investīcijām. Lai dabūtu resursus, vajadzētu arī sakārtot vidējās izglītības skolu tīklu. Un vienlaikus, protams, nodrošinot jauniešiem piekļūstamību un mobilitāti. Tā kā tas ir jautājums par resursiem, kur mums patiesībā ar arotbiedrībām ir vienots redzējums. Tur mēs gan atbalstam arotbiedrības, kad skolotājiem ir jāmaksā normālas algas. Šā brīža ministra ir solījusi labas algas skolotājiem, tā kā galvenais tagad ir panākt, lai nemainās ministri vēl pāris gadus, un tad jau viss būs kārtībā. Ernest, varbūt šeit ko piebilst par to prestižu, par to motivāciju, kas motivētu cilvēkiem pievērsties tieši arī pasniedzēja izglītībai. Es pareizi saprotu, to arī Ogres tehnikumā arī esi kā pasniedzēja kapacitātē, vai ne? Jā, man nav tieši skolnieki, ar ko es runāju. Es esmu kā interešu izglītība, es pieskatu arī jaunieši, kas trenažieru zālē nāk pie maniem, man ir prieks, ka viņi tur nāk un kustās. Un man kā jaunam tādam skolotājam, viņi ieraugot mani tur, ar katru dienu arvien vairāk parādās, un man vienkārši tur nav pat īsti vietas, kur viņus visus reāli paņemt. Viņi nāk ļoti daudz tur. Kas tev motivēja atgriezties tehnikumā un tomēr šobrīd arī veltīt laiku jauniešiem? Tā vēlme mazliet parādīt viņiem tādu, kā to paskaidrot, citu pusi, kad arī jaunieši var kaut ko pamācīt citiem jauniešiem, teiksim tā. Jo man tas šausmīgi ir svarīgi, jo man sanāk arī visi skolotāji, viņiem ir tas vidējais vecums diezgan liels, un man patīk runāt ar jauniešiem, kas ir modernāki, kas saprot tos modernos slengus, ja, un spēj iejusties kompānijā un varbūt savādāk domāšam pie tā visu pieslēgt. Tāpēc tādā ziņā man tas ir, priekš viņiem tas ir diezgan tā būtiski. Jaunieši, kāds skatās šo, noteikti ņemiet piemēru no Ernesta, iesaistīties un dot atpakaļ izglītībai. To mēs tikai vienīgi atbalstam. Varbūt ir vēl kāds noslēdzošais jautājums. Vienam jautājumam mums vēl ir laiks. Jā, mums ir viens ātrais jautājums no zāles, un tad noslēgsim šodienas pasākumu. Sveicināti! Jā, labdien! Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība, pedagogus pārstāv. Man ir tāds jautājums, es viņu arī slaido uzdevu, tas varbūt sasauksies, bet man tomēr gribējās arī klātienē.
Mēs ļoti daudz runājam par to, ka mums ir ēkas sakārtos. Mums tiešām ir ļoti laba skolotāju un skolēnu proporcija. No iepriekšējiem OECD pētījumiem mums ir viena no augstākajām OECD valstīs skolotāju un skolēnu proporcija tieši profesionālajā izglītībā. Bet profesionālās izglītības programmu izmaksas ir pārskatīts 2008. gadā. Es nepārteicos, 2008. gadā. Viņām jau bija informatīvais ziņojums, bija pētījumi, bija 17. gadā aprēķini, mums jau profesionālās izglītības nodarbinātības apakšpadomē bija ziņojumi, Laura ziņoja, ja, ka jau bija jābūt pagājušajā decembrī pieņemtiem noteikumiem, bet tas finansējums kā nenāk, tā nenāk. Ja, ir energoresursi un programma īstenoši ir modulārās programmas, ir mainījušies profesionālās izglītības standarti, kvalifikācijas prasības par šiem te gadiem, un tehnikumi saka, ka viņiem vienkārši pietrūkst finansējumu programmu īstenošanai, un arī konkurētspējīgu atalgojumu nodrošināšanai pedagogiem, jo nozares pārpērk. No vienas puses nozares saka, mums trūks darbinieku, mēs paņemam skolotāju, jo varam piedāvāt lielāku algu. No otras puses mēs pasakam, vai tas ir ilgtspējīgi, ja jums nebūs kas sagatavo nozarei. Respektīvi, finansējums ir nepieciešams. Jā, kas ir jādara, lai politiķus pārliecinātu, ka tas finansējums tiešām ir jāiedod. Un šeit es neredzu nevienu atrunu, kāpēc profesionālai izglītībai nevarētu iedot finansējumu. Tas ir zelta jautājums. Kā pārliecināt politiķus par to, ka finansējums ir nepieciešams? Varbūt, ka mums vajadzēja vairāk uzmanības pievērst auditorijai, kas apmeklē šo pasākumu un uzaicinātu politiķus. Tas būtu droši vien pirmais, ko mēs varējām kā mājas darbu izdarīt. Bet pavisam noteikti mēs varam mēģināt arī citās platformās un ne tikai mēģināt, godīgi sakot, mēs jau arī kā ministrijas pārstāvi to ikdienā darām. Un paldies arī pedagoģu arotbiedrības pārstāvēja. Patiešām šis ir mūsu darba kārtībā, tas ir ikdienā mūsu jautājums, ar ko mēs strādājam, lai profesionālās izglītības programmu finansēšana patiešām atbilst tām faktiskajām izmaksām, ar kurām izglītības iestādes saskarās. Un patiešām, kā tika minēts, pārskatīts nav pat no 2007. Gada šīs izmaksas, bet mēs no savas puses esam gatavojuši arī prioritāro pasākumu pieteikumus un iesnieguši Finanšu ministrijā jau pēdējos vairākus gadus. Un, kā mēs ļoti labi zinām, situācija nav vienkārši kopumā valstī, kopumā ekonomikā. Mēs varam patiešām cerēt, ka šīs minētās prioritātes jaunajai valdībai, un viena no tām ir izglītība, ka tas patiešām izrādīsies ne tikai varbūt tāds, sauklis, bet ka tās būs reāli darbības. Mēs ceram, ka šie prioritārie pasākumi tiks atbalstīti, un viens no viņiem patiešām paredz bāzes finansējumu palielināšanu. Bet jāatzīst, ka prioritāši ir ļoti daudz. Tas filtrs un siets ir gana ciets un nežēlīgs, bet mēs tiešām ceram, ka mums izdosies. Eric, if we should take one slide from your presentation and go to the politicians and put it on their table, which slide would it be? The one that said something about wage pays back to economy? No, but you could show the number of students per teacher. It's true that in vocational education, Latvia has one of the highest proportion. So that means, in fact, it's really interesting, the question of financing, because the data shows that Latvia spends money on upper secondary vocational education more than on upper secondary general education, but the cost is not linked to the class size, because you have big classes, so this is linked to the equipment, maybe to the non-teaching staff, maybe to the number of institutions. This is multidimensional, and it will be great to go to see the minister and to look at all the components of the cost, and maybe you will see, of course, that the teaching staff is not what is the main cost, and if you increase teacher salary, you could maybe make some economy on I don't know what. I don't know into details the cost, but it could be a nice slide to look at expenditure on one axis and number of students per teacher in another. This is a slide that you can see in our spotlight on vocational education, if you are interested, released 2 weeks ago with the AG.
Thank you for that, Erika. Tiešām paldies arī visiem mūsu šodienas diskusijas dalībniekiem. Mūsu laiks šodien ir noslēdzies, tāpēc teiksim lielu paldies ar aplausiem Laurai Vikšrei no Izglītības zinātnes ministrijas, Erikam Šaborņē no OECD. Jā, laiks ir aplaudēt tieši šobrīd. Anitai Līcei no LDDK un Ernestam Davičukam, pasniedzējiem un arī joprojām studentam LSPA. Liels paldies jums, un es saprotu, ka noslēgumā mums ir arī noslēguma slaids par šodien pasākumā dzirdēto, kopsavilkot diskutēto, ātri pārskriešu pāri, vairāk savstarpēji sadarboties, apmainoties ar zināšanām un prasmēm, kā strādāt ar dažādu vajadzību audzēkņiem un kā tos atbalstīt, sadarboties ar profesionāļiem ārpus skolas, ar psihologiem, ārstiem, māksliniekiem, treneriem, uzņēmējiem, lai efektivizētu atbalstu audzēkņiem. Politikas veidotājiem palīdzēt profesionālās izglītības iestādēm strādāt ar dažādiem audzēkņiem, kuriem ir dažādas vajadzības, nodrošinot skolas ar atbalstu personālu un pedagogu un skolotāju palīgiem. Nodrošināt skolotājiem profesionālo pilnveidi gan darbam ar dažādiem skolēniem, gan apgūstot sociāli emocionālo mācīšanos. Skolām, skolu spēkos ir sniegt audzēkņiem nepieciešamo atbalstu gan sociāli, emocionālo, gan mācību, lai audzēkņi sekmīgi pabeidz profesionālās izglītības programmas. Sekmīga programma pabeigšana sniegs viņiem labākas iespējas darba tirgū un tālākajā izglītības ceļā. Un visbeidzot, darba devējiem uzlūkot profesionālās izglītības iestādes kā sadarbības partnerus, kas palīdz uzņēmumu nākotnes attīstībai un iesaistīties darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā, iespējami lielākam skaitam profesionālās izglītības audzēkņu, tuvinot viņu mācības darba tirgus realitātei. Tāds kopsavilkuma slaids šodien no mūsu puses. Un pašā noslēgumā gribam vēl dzirdēt no jums, ja atvērsiet vaļā Slido platformu. Atgādināšu kodu, tur šobrīd vajadzētu būt pieejamam vārdu mākonim. Atgādināšu slido.com, pieslēdzamies lūdzu klāt un ievedam kodu 2951 046. Un šajā vārdu mākonī ir viens uzvedinošais jautājums, ja būtu jāatbild vienā vārdā. Viens vārds, ko jūs vēlētos iedot jauniešiem līdzi kā atslēgu veiksmīgam mācību un profesionālajiem ceļam. Tad kas būtu šis viens vārds? Aicinam jūs arī aizpildīt šo vārdu mākoni. Noteikti arī pēc tam arī varēsim izmantot to kā tādu ceļamaizes novēlējumu arī jauniešiem. Iespējams, kādā brīdī mākonis parādīsies, ja ne, droši lūdzu aizpildam, kas būtu tas viens vārds, ko jūs dot jauniešiem, lai motivētu viņus veiksmīgam profesionālam ceļam, jo skaidrs, ka mums ir nepieciešami enerģiski, aktīvi profesionāļi, jaunie profesionāļi, kuri nāk tāpat kā Ernests arī atpakaļ pie jauniešiem uz izglītības iestādēm un nes to labumu. Un beigās, kā bija rakstīts Ērika slaidā, nes atpakaļ pievienoto vērtību ekonomikai. Tā kā priecāsimies dzirdēt no jums, mākonis būs atvērts jums, un šobrīd teikšu lielu paldies visiem uz tikšanos nākamgad vai arī pēc 3 gadiem, kad atkal profesionāla izglītība būs skatīta detalizēti Education at a Glance ziņojumā. Ar aplausiem mūsu dalībniekiem. Paldies jums!